Viņi noteikti ir daudz gudrāki par mums, ļoti spējīgi, zinātkāri, realistiski, ļoti mērķtiecīgi. Visādā ziņā, es domāju, viņi būs tādi ļoti spējīgi un vispusīgi attīstīti cilvēki, bet viņos ļoti, manuprāt, pietrūks cilvēku mīlestības un sirds mīlestības vienkārši tāpat. Jo jaunajā paaudzē diezgan daudz dominē tas, ka viss tiek darīts par kaut ko, bet nevis tāpēc, ka vienkārši aiz aicinājuma vai vienkārši tāpēc, ka mēs esam šai pasaulē radīti, lai viens otram arī palīdzētu un lai lielas lietas kopā bīdītu. Man liekas, ka jaunā paudze būs vairāk, viņi ir tādi individuālisti, jo viņiem jāsasniedz mērķis par katru cenu. Un viņi neskatīsies ne pa labi, ne pa kreisi. Un es nezinu, varbūt ļoti labi, ja viņi pados roku tam kaimiņam, lai sasniegtu mērķi kopīgiem spēkiem, bet pa lielam, es domāju, viņi tomēr ir tādi, ļoti egocentriski, bet atkal tās labās īpašības ir tas, ka viņi ļoti daudz sasniegs un viņi nekomplekso un viņos ir daudz tādas, varbūt piemīt daudz talantu un viņiem ir iespēja šos talantus arī attīstīt. Mana paudze, par mani vecāku paudzi un vēl kāda pēc manis paudze ir, teiksim, tādi varbūt kaut kādā mērā arī nedaudz ārdītāji, jo mēs vienmēr esam bijuši nemierā ar kaut ko, ar pastāvošo iekārtu. Mēs vienmēr esam cīnījušies par visu, pret visu un visiem, un šobrīd jau nav īsti pret ko cīnīties, un varbūt tas ir arī kaut kādā mērā labi, jo šīs iepriekšējās paudzes ir, var teikt, visu tā kā noārdījuši, lai ir jauna vieta, kam attīstīties. Un ja tā jaunā paudze spēs lietas analizēt un izprast un iedziļināties, tad viņi varēs paveikt ļoti lielas lietas. Tāpēc, ka viņi varēs radīt no jauna. Un viņiem nav stereotipu, nav kaut kādu dogmu, nav kaut kādu tādu ierobežošu likumu, viņiem ir daudz lielākas tādas iespējas attīstīties un daudz ko izdarīt. Es gribētu viņiem iemācīt, lai viņi ir godīgi pret sevi pirmām kārtām, lai viņi iemācās godāt vērtības, kas ir laikos bijušas, kaut vai ģimeni, ka tas ir jāgodā, ka mums ir jāpalīdz un viens otrs jāstutē, ka mēs nevaram iedomāties, ka mēs gribam visu tagad un uzreiz, kad pasaulē ir kaut kāda lietu kārtība, ko dieviņš vai kāds augstāks spēks ir radījis. Un tā tas visos laikos bijis, ka mēs pakāpeniski varam attīstīties. Un es gribētu, ka šī jaunā paudze un arī mani bērni, ka viņi spēj ieklausīties, ko ļoti daudz reiz aizmirstās, lai viņi ieklausās. Lai viņi prot novērtēt to, kas viss viņiem dots, un izvērtēt. Un tad izdarīt pareizos secinājumus. Un vēl, man liekas, ļoti svarīgi saviem bērniem, to vairāk kārt esmu teikusi un arī visiem citiem, vismaz es ļoti gribu iedot saviem bērniem saknes, tas ir tas balsts, uz kā viņiem balstīties. Tātad ģimene, tātad vērtības, tātad kaut kāds vispār pieņemtās ētikas normas un sava zeme un sava valsts un visu. Un tāpat laikā, lai gribētu arī, lai viņiem ir tā lidojuma sajūta, lai viņi var lidot, jo nedrīkst apcirst cilvēkam spārnus. Un ja viņi iemācīsies, ka viņi var lidot un tai pašā laikā viņi zinās, kas ir viņu saknes, tad viņi vienmēr varēs veiksmīgi nolaisties.